tas, ka esmu Latvijas Būvinženieru savienības valdes loceklis no 2015. gada, un pagājušā gadā kļuvu arī par Eiropas būvniecības inženieru zinātņu izglītības un apmācību asociācijas valdes locekli, kas ir par Eiropas augstskolām, tā vienkāršotiem vārdiem sakot, atbild par jauno būvinženieru izglītību. Tas īsumā vienā slaidā par mani. Stāsts, par ko es šodien vēlos ar jums padalīties, tas ir 5 pamattēmas. 6. kopsavilkums, tas būs viens slaids, kur mēģināšu jums atgādināt, par ko tad šodien es jums pastāstīju. Pirmā sadaļa būs nepieciešamie saskaņojumi. Tur es mēģināju, jo būvniecības likumdošana ir uzrakstīta, ja tā varētu teikt, juridiskā, netik vieglā valodā. Mēģināju tādā vienkāršākā veidā salikt tas, kas jums varētu būt nepieciešams tieši saistībā ar hidroizolācijas darbiem. Un pēc tam 4 daļās nosacīti sadalīju, jo diezgan grūti ir sadalīt, jo tās hidroizolācijas tēmas viena ar otru saistās, un nav tā, ka vienu problēmu atrisinot neparādās jautājumu kaut kur citur, bet tad nosacīti būtu, pirmā būtu horizontālā hidroizolācija, kas mūsu gadījumā būs hidroizolācijas atjaunošana starp pamatiem un starp ēkas nesošām sienām. Otrā tēma pagraba grīdas hidroizolācija, kas arī varētu būt diezgan aktuāla, sevišķi paaugstināta gruntsūdens līmeņa gadījumos. Trešā būtu vertikālā hidroizolācija, un pēdējais tad mitrums pagraba sienās, kurš visticamāk visiem ir vairāk vai mazāk aktuāls, un tad beigās šis te kopsavilkums. Nepieciešamie saskaņojumi faktiski pamatā izmantoju, lai gan, protams, nenoliedzami visa būvniecības likumdošana ir svarīga, bet pamatā es izmantoju ministru kabineta noteikumus numur 529, ēku būvnoteikumi, kur šai tēmai aktuāli ir tieši šie 2 termini, un šeit ir abu terminu skaidrojums, kas ir vienkāršota atjaunošana, un otrs, kas ir vienkāršota pārbūve. Un definīciju droši vien jūs paši varat izlasīt, bet tad vienkāršot atjaunošanu būtu tas vieglākais gadījums, iespējamais, kas ir saistīts ar hidroizolāciju. Tie tad ir būvdarbi, kur rezultātā ēka vai tās daļā veids funkcionāls vai tehniskus uzlabojumus, nemainot šīs ēkas nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas. Tad galvenais ir, ka mēs neiztiekam šīs te nesošās konstrukcijas. Tas būtu viens no šiem te pamatnoteikumiem, lai gan pamat ir nesoša konstrukcija, tad faktiski mēs varam vizuāli viņu uzlabot, bet šo te nesošo funkciju viņai nemainam. Nemainam būvapjomu, kas nereti gadās, piemēram, pagrabā kaut ko izveidojot biezāku vai samazinot augstumu, būvapjoms mainās, un nemainot šo lietošanas veidu. Tātad faktiski tas būtu vienkāršot atjaunošana pēc definīcijas, un otrs gadījums, kas varētu, es tā pieņemu, varētu būt lielākā daļā no šo te pamatu hidroizolācijas problemātikas, tā ir vienkāršotā pārbūve. Šie tad būtu būvdarbi, kur rezultātā ēkas nesošajās konstrukcijās jau mēs veicam kaut kādu iejaukšanos, un kad es rādīšu šos te gadījumus, tad vairāk būs saprotams, ko nozīmē šī te iejaukšanās nesošajās konstrukcijās. Vienalga, vai tā ir pārbūve, vai tā ir nojaukšana, vai tā ir jaunas konstrukcijas daļas izveidošana. Un trešais punkts ir, jebkurā gadījumā, šajā gadījumā tad tas būs Rīgas teritorija, bet ja jūs esat no kāda cita reģiona, tad jebkurā gadījumā šo te būvdarbu procesu kontroli un tiesiskumu nodrošina attiecīgās administratīvās teritorijas būvvalde. Līdz ar to tas būs tas, kas šos te darbus pieskatīs. Nākamais ir labā ziņa, 7. punkts. Varētu teikt, vienīgais gadījums, kad jūs varat iztikt bez šiem te saskaņojumiem, tas ir 2. un 3. grupas ēkas vai tās daļas būvdarbiem, tieši attiecoties uz
apskatāmo problemātiku, es teiktu, ka tie ir 2 gadījumi, vai nu jūs ēkas apmali atjaunojat, vai nu jūs atjaunojat notek caurulis, tā vienkāršotiem vārdiem sakot, kas ir ārējo jumtu ūdeņu novadu sistēma atjaunošana, tātad nomainat novadu lietus ūdens, notek caurulis vai atjaunojat ārējo ēkas apmali. Pēc tam es rādīšu vienu slaidiņu, paskaidrojot, kas tad ir ēkas apmale. Tajā vizualizācijā tas būs labāk saprotams. Pārējos gadījumos tad vai nu jums ir nepieciešams paziņojums par būvniecību, vai nu otrs punkts ir paskaidrojuma raksts. Tātad paziņojumu par būvniecību izmanto, ja jums ir paredzēta vienkāršota atjaunošana, bet tur ir aiz komata izņemot. Tātad, ja jums ir kultūras piemineklis, tad, diemžēl, jums šis te nederēs. Tad kultūras piemineklī visi darbi ir nopietni. Bet, ja jums ir vienkāršot atjaunošanu, tad jūs varat iesniegt šo te paziņojumu par būvniecību un savukārt paskaidrojumu rakstu jums ir nepieciešams, ja ir paredzēta 2. vai 3. grupas ēkas vai tās daļas vienkāršota pārbūve. Ja mēs atgriežamies atpakaļ, tad šeit ir tā definīcija, kas ir vienkāršota pārbūve. Vai nu vienkāršota atjaunošana vai vienkāršota pārbūve. Vienā gadījumā tas būs paziņojums par būvniecību, otrā gadījumā tas būs paskaidrojuma raksts. Nu un tā savādākā ziņa, ja tā varētu teikt, ir visi pārējie gadījumi, kad jums ir nepieciešams gan būvprojekts, gan jāsaņem būvatļauja. Tad tas ir jau nopietns process. Lai gan pirmajā, gan otrajā punktā, droši vien visi esat dzirdējuši, mums ir būvniecības informācijas sistēma, kas nozīmē, ka jūs kā pārvaldnieks vai namīpašnieku biedrība to nevarat izdarīt, jo būvniecības informācijas sistēmā šo informāciju ir ievadīt būvkomersants. Tas nozīmē, ka tautas valodā runājot, būvnieks jums būs nepieciešams veicot šos te darbus. Savādāk, var arī nesanākt nepatikšanas, ja jūs nepieķer, bet tas nebūs likumīgi izdarīts. Viss pārējais, izņemot šo te, ko es minēju, ēkas apmele vai notek cauruļa atjaunošanu. To jūs varat darīt bez būvkomersantu reģistrētas firmas. Un tad, kā izskatās paziņojums par būvniecību, galīgi nekas nav sarežģīts. Tajos pašos ministru kabineta noteikumos jūs varat paskatīties. Es tādu īso kopsavilkumu viņam uztaisīju, tur ir detalizētāk aprakstīts. Pirmais pielikums, pirmajā pielikumā ir šī forma, kā izskatās paziņojums par būvniecību. Tad tur ir vispārīgas ziņas, kas nozīmē būvniecības ierosinātājs, kadastra numurs, būvniecības ieceres nosaukums, zemes vienības kadastra apzīmējums, ziņas par objektu vai telpu grupu. Tātad, jūsu gadījumā būvniecības veids jau ierakstīja iekavās, tas būs vienkāršot atjaunošana. Ja iet šis paziņojums par būvniecību, tikai tajā gadījumā tas iespējams. Objekta nosaukums, adrese, kadastra apzīmējums, ēkas grupa, visticamāk būs 2. vai 3. grupa, objekta galvenais lietošanas veids, un tad ir papildu informācija, kur ir vairāki punkti, bet pamatā tas ir informācija par ēku, kā piemēram stāvu skaits, kāda ir platība, kāds ir būvtilpums, kādas ir nesošās konstrukcijas, apdare un tam līdzīgi. Un tad pēdējais 2.7 punkts ir par ēkas piedarumiem vai vienkāršiem vārdiem sakot inženieru komunikācijas, inženieru tīkli. Visticamāk, 3. punktā jūs norādīsiet pilnvaroto personu, jo tas varētu būt tas pats būvkomersants, kurš turēs rūpi par šiem te darbiem, būvniecības ieceres izstrādātājs, plānoto būvdarbu uzsākšanas datums un beigu datums. Pēc tā tad būvvalde noteiks pēc beigu datuma, tad būvvalde sapratīs, kad ir jānāk apskatīties pie jums vizītē, vai viss ir izdarīts un vai nav kaut kādas problēmas. Un pievienojumi dokumenti un diezgan bieži pamatu hidroizolācijas gadījumā šie pievienotie dokumenti būs nepieciešami, bet tos tad detalizēs būvvalde, varbūt jums jāvelc vēl kādi papildus saskaņojumi ar, piemēram, inženieru komunikāciju turētājiem. Un tas otrais gadījums, ja jums ir vienkāršotā
pārbūve, tad pirmais ir, jūs sākat ar šo te, iesniedzat paskaidrojuma raksta pirmo daļu, pareizāk sakot, jūs nē. Tas būvkomersants, ar kuru jūs noslēgsiet līgumu un kuru jūs noliksiet šiem te darbiem, pirmais viņam uzdevums pirms darbus sākt ir iesniegt paskaidrojumu rakstu būvniecības informācijas sistēmā, kur ir visa informācija par šiem te darbiem, un tad šeit ir tas brīdis, kā notiek pieņemšana eksploatācijā, tad faktiski arī saskaņojot ar jums, būvkomersants iesniedz būvniecības informācijas sistēmā šo te paskaidrojumu rakstu otro daļu, kas pamatā ir informācija par to, ka tie darbi ir veikti, atbilstoši šim te saskaņojumam, vai arī, ja ir izmaiņas, tad tās izmaiņas ir pareizi dokumentētas. Un tad faktiski, ko dara būvvalde 10 darba dienu laikā. 10 darba dienu laikā būvvalde šajā gadījumā tad pārbauda, vai viss ir kārtībā, un tad attiecīgi izdara atzīmi būvniecības informācijas sistēmā, ka būvdarbi ir pabeigti, vai arī, ja viņi to neizdara, tad viņiem jāizdara pamatots šis te pamatots atteikums, kāpēc viņi nevar pieņemt šos te būvdarbus un atzīmēt, ka viņi ir pabeigti. Tā, tas būtu par šiem te, un īstenībā kopsavalkot to visu, tad faktiski ir 3, pabeidzot šo tēmu par nepieciešamiem saskaņojumiem, pamatā ir 3 šie te gadījumi. Vienkāršākais ir paziņojums par būvniecību, ja jums ir vienkāršot atjaunošana, tāds, tradicionālākais, ja tā varētu teikt, ir paskaidrojuma raksts, kur ir pirmā daļa pirms darbu uzsākšanas, otrā daļa ar darbu pabeigšanu, ja jums ir vienkāršota pārbūve, un ja jūs gribat pēc pilnas programmas šo te pamatus pagrabu atjaunot, tad ir nepieciešams būvprojekts, jāiesaista projektētājs un jāsaņem būvatļauja. Un tas jau, šo es atļaujos pat neapskatīt, jo faktiski jebkurā gadījumā jūs ņemat būvkomersantu, un tā ir viņa atbildība kā būvkomersanta. Viņš riskē ar saviem šiem te certifikātiem, atļaujām, apdrošināšanām un visu pārējo, līdz to tā ir viņa atbildība šo visu sakārtot. Principā, jā, tas būtu tāds īsais par šiem te saskaņojumiem 3 punkti, kas, es domāju, jums kā pasūtītājiem vajadzētu zināt. Pirms sākt par šo te horizontālo hidroizolāciju, mazliet ievadam par mitruma avotiem, kas tad ir tas, kas tos pamatus varētu bojāt. Un tā kā mums ziema ir tikko sākusies, ja, tad faktiski šeit ir, kā pirmo es gribētu minēt, sniegu, bet tā kopsavilkot to visu, tas būtu ārējie nokrišņi. Tas varētu būt arī sniegs, tas varētu būt arī lietus, kas ietekmē, tātad faktiski kā šeit parādīts virspamatu daļu, gan sniegs, gan lietus ietekmē virspamatu daļu, un tālāk, ja, kāpēc tā pirmā tēma būs tieši horizontālā hidroizolācija, ja jums horizontālā hidroizolācija ir bojāta, tad tālāk jau tas iet arī uz ēkas sienām, un tālāk tas mitrums ietekmē ēkas sienas, bet kāda vēl varētu būt sniega īpatnība, ja jums saputina diezgan lielas kupenes, vai otrs ir, ja šie te pamati nav pietiekami augstu, tā sniega iedarbība var arī būt, ka viņi tiešā veidā kūstot sniegs un mitrums iedarbojas sienās, apējot, pat ja šī horizontālā hidroizolācija ir labā stāvoklī. Tas var ietekmēt. Tālāk, protams, tie nokrišņu ūdeņi iesūcas gruntī, un tā kā šeit parādīts, tātad virzemes ūdeņi ietekmē pamatus, un šajā gadījumā tas būtu, ja ir pagrabs, ja, tātad faktiski virzemes ūdeņi, ja tas netiek pareizi atrisināts, un šajā gadījumā tātad faktiski šī te, ko es minēju, tā ir ēkas apmale, tad būtu svarīgi, lai šī te ēkas apmale pilda savas funkcijas, lai viņa nelaiž cauri nokrišņus, tas ir viens, izņemot gadījumus, ka tas nav nekas, ja, bet to es tālāk minēšu, bet to risina horizontālā šī te pamatu
pamatu horizontālā hidroizolācija. Ja tās horizontālās hidroizolācijas nav, tad tieši tā arī ir, kad šis mitrums iet iekšā pamatu sienās. Un otrs, kas ir, šeit jūs redziet, kas arī ir droši vien ejot pa Rīgu vai citās pilsētās, var redzēt tādus gadījumus, ka lietus notek, renes nav sakārtotas. Šeit, piemēram, ir gals vai nosists, vai kā savādāk pazudis, bet šajā gadījumā tad šis te noteka nepilda savas funkcijas, viņi nevis vada noteku ūdeni prom no mājas, bet šajā gadījumā tieši vada iekšā augsnē, un tie virzemes ūdeņi var ietekmēt pamatus. Otrs ir gruntsūdens, un ar to, ja viņš ir patstāvīgi augsts gruntsūdens, tad, protams, šī problēma ir jārisina. Ja gruntsūdens līmenis mainās, kas ir diezgan dabiski, mums ir rudens, mums ir pavasars, ir šie te palielinātie nokrišņi, tad viņš var rudens pavasara laikā būt augstāks un radīt problēmas pagrabā vai, teiksim, vasarā vai ziemā problēmas ar gruntsūdeni nav, bet katrā ziņā tas arī ir mitruma avots. Un dabiski zeme ir vairāk vai mazāk mitra, tātad faktiski mitrums no zemes gan šeit pamatu apakšā, gan arī pamatu pagraba grīdu, tātad šie te mitruma avoti ir tie, kas ietekmē. Un tāpēc pirmā šī tēma būs par horizontālo hidroizolāciju, bet horizontālo hidroizolāciju tieši šajā te vietā, kas ir būtiski horizontālā hidroizolācija starp pamatu un horizontālā hidroizolācija starp pamatu un starp ēkas sienām. Un tie gadījumi, ko es apskatīšu, būs tādi, ka šī horizontālā hidroizolācija tautas valodā sakot ir izbeigusies, nepilda savas funkcijas. Tātad viņa ir bojāta un šis mitrums tālāk iet un mitrina šīs te sienas, kas sevišķi būtiski ir, ja, piemēram, tā kā mums aizmugurē ir koka ēka, ja, tad koka ēku tas būtiski ietekmē, ja horizontālā hidroizolācija ir bojāta. Un šeit jūs redzat, šeit būtu, es teiktu, ka šis jau ir pareizs variants, lai gan viņš ir nosvītrots, ja, bet šeit, ja mēs salīdzinām iepriekšējo slaidu, ka notekai gala nav, tad šajā gadījumā notekas gals ir novirzīts prom no ēkas, bet šeit ir autori uzsvēruši, ka būtu vēl labāk, ja viņš būtu tālāk novirzīts, jo šeit atkal nav šīs te apmales. Tātad nav apmale, kas nozīmē, ka tas ūdens iet un mitrina tālāk pamatus. Un otrs, kas varētu atvieglot sevišķi mainīga gruntsūdens līmeņa apstākļos, bet par to mēs parunāsim citos slaidos, ir drenāža. Bet paaugstinātā gruntsūdens apstākļos nevienmēr to drenāžu var izveidot, tas ir punkts 1, un otrs ir, principā, jums to drenāžu vajag kaut kur novadīt. Pat ja jūs savai ēkai apkārt izbūvēsiet drenējošo drenu caurules, ja jums nebūs kur to cauruli aizvadīt, pieņemsim zemāka kaut kāda reliefa vieta vai Rīgas pilsētā nebūs šīs lietus notekūdeņu kanalizācijas, jums nebūs kur fiziski šo ūdeni novadīt. Tā kā tur mēs arī paskatīsimies kādus citus piemērus, bet sākot ar pirmais būs video, lai varbūt pamodināt tie, kas jau sāk mazliet iemigt, bet nopietni runājot, būs 5 video, jo šīs lietas, ko es stāstīšu, būs salīdzinoši grūti izstāstīt tikai uz bildītēm, tāpēc 5 video, pārējo gan, protams, mēģināšu stāstīt uz bildītēm, jo visu video salikt arī nebūtu pareizi. Tad pirmais video par to, kad jums ir izbeigusies vai nefunkcionē šī horizontālā hidroizolācija un ko darīt. Tad šajā gadījumā būs mehāniska iedarbība, konkrēti mehāniski ar dimanta zāģi. Šeit jūs redzat, dimanta zāģis tiek ievietots šīra pamatu mūra siena ķieģeļu. Dimanta zāģis izzāģē šuvi šajā te. Var arī ar rokas zāģi, tā kā šeit parādīts. Protams, ar statīvu tas ir daudz precīzāk, ar rokas zāģi. Kā sanāk, var tik precīzi nebūt tas zāģējums. Aptuveni kaut kādā 20 mm biezumā,
tiek izzāģēta rieva. Rievas platums rievas garums tiešā veidā ir saistīts ar to, cik mūris ir stiprs vai netik stiprs, un tālāk jūs redzat šajā izzāģētajā rievā, aptuveni garums ir apmēram 1 metrs. Tiek ielikta kompozīta materiāla hidroizolācija jauna, un tālāk tiek iedzīti ķīļi. Ķīļi tiek dzīti virs šīs te hidroizolācijas, un starp šo te mūri un hidroizolāciju, lai noturētu šo te mūri mehāniski, jo mūris var nosēsties, un tāpēc ir nepieciešams ielikt šos te ķīļus. Tālāk jūs redzat aizpilda ar šo te jau zem spiediena. Es mazliet parādīšu vēl vienreiz nobeigumu. Aizrunājos un tātad faktiski šajā gadījumā par to jau runājot, kad ir izzāģēta šī rieva, svarīgi, kāpēc tos ķīļus ir ielikt, lai šī augšējā ķieģeļu siena nenosēžas un to rievu nenobloķē, ja tā varētu teikt. Un tad var ielikt šo te kompozītu materiālu, kurš salīdzinoši nelielos gabalos, piemēram, mēs izzāģējam 1 metru, tad tas gabaliņš būtu līdz 1 metram, varbūt 80 centimetri, mēs viņu ieliekam, vai strādnieks viņu ieliek iekšā, tālāk ir šie te ķīļi, un pēc tam jūs redzējāt, ka strādnieks aizpilda to rievu no ārpuses ar javu, un pēc tam tiek inicēta, pareizais vārds ir inicēta, bet zem spiediena iespiesta vēl java. Un šī te ārējā aizpildošā java, kas šeit, ko viņš te aizsmērēs ciet, ir vajadzīga, lai tā java, ko spiež zem spiediena iekšā, neizplūst ārā. Tātad, lai viņi paliek tur sienā un aizpilda visus šos te tukšumus. Un, principā arī tie, kā jūs redzat, tie ķīļi, šis ir, kur viņš aizsmērē, un te jūs redzat caurulītes, kur zem spiediena iespiež, te viņš pievieno, te ir java, plūstoša jau samaisīta tajā mikserī, tad viņš iespiež iekšā, un principā šeit ir tā gala aina, hidroizolācija ir atjaunota, varbūt kādam rodas jautājums, kāpēc šeit viņi iet pa apakšu, te uziet augšā, un te nes kāpēc aiziet kaut kur pa augšu. Šī ir fasādes daļa, tātad šajā te vietiņā tā ir fasādes daļa, kur ir iepriekš jums rādīja, ka svarīgi ir atjaunot šo te hidroizolāciju tieši starp pamatiem un starp ēkas nesošajām sienām. Savukārt šeit, šis tāds arī interesants video, kāpēc viņi ieliku šeit, viņi ir ievietojuši šo hidroizolāciju zemāk, tāpēc, ka tā ir pagraba iekšsiena, un šeit viņi vēlas pasargāt, lai arī pagraba iekšsiena atrastos sausa. Šajā gadījumā ārsienai to īsti nevar izdarīt, tāpēc, ka no ārpuses ir šī te grunts. Un grunts tāpat iedos šo te mitrumu no ārpuses ārējai sienai, tāpēc tā hidroizolācija ir augšā. Šeit arī faktiski jau zināmā mērā ir šie te 2 līmeņi, ka šis ir iekšsienai, un šis ir ārsienai. Tad faktiski vajag veikt izpēti, kur tas mitrums iedarbojas, tā kā šī ir iekšsiena, tad šeit nevar grunts mitrums būt iekšsienai. Šeit ir svarīgi tikai šajā līmenī norobežot. Tā kā tas ir, es teiktu, ka tas arī ir 2 līmeņi. Un šeit to video kopsavilkot, varbūt mazliet tādā 3 soļu kopsavilkumā, tad pirmais solis ir, kad izzāģē, un tas ir tiešā veidā, kā es minēju, atkarīgs no sienas stiprības. Tātad, cik tie ķieģeļi turās kopā, ja tā siena ir švaka, tādā tautas valodā sakot, tad tas izzāģējamais gabals būs mazāks. Tad jāliek viņi ir, jāzāģē ir mazākos gabaliņos, varbūt pa pusmetram. Un sākumā īstenībā tā ir, kamēr nav skaidrs, cik tā siena ir nespējīga, sākumā tie gabaliņi ir mazāki, un tad var arī palielināt, ja ir pārliecība, ka tur viss ir labi. Tālāk šo te kompozītu materiāla sloksni ieliek iekšā. Šeit var arī būt, skatoties, ja tā sprauga izzāģētā
nav pietiekoši liela vai citreiz ir tas sienas biezums vēsturiskām ēkām ir gana liels, varbūt 1 metrs, tad šeit var likt arī hidraulisku šo te ierīci, kas iespiež viņu iekšā, šo kompozītu materiālu iespiež iekšā kā hidroizolācija. Un, protams, nākamo sloksni liekot iekšā, kas nav parādīts video, viņu nevar likt tā blakus, viņu jāpārsadz vienu otrai. Tātad pat apmēram 5 centimetriem šīs sloksnes tiek pārklātas, un tālāk ir ķīļi, un tālāk ir šī te javas inicēšana zem spiediena, lai pilnībā aizpildītu to tukšumu, kas ir izzāģēts. Kamēr Latvijā nav, tagad jau ceļās šīs te būvniecības izmaksas Latvijā, tas ir viens punkts, to var arī veikt bez mehāniskas izzāģēšanas, var šos te ķieģeļus izkalt. Ja mēs skatāmies, šis ir fasādes skats un šis ir griezums. Parasti tā izkalšana izkaļ divas ķieģeļu kārtas, arī apmēram 80 līdz 1,20 m ir tas garums, un faktiski, bet šo varētu arī, piemēram, savā privātmājā, ja jums liekas, ka nomāt šo dimanta zāģi, plus vēl arī jums jāmaina tie asmeņi un ķēdes, sanāk dārgi, varbūt roku darbs sanāk lētāk, un diezgan bieži ir šīs te vietas, kā arī redzējāt jūs video stūri vai vietas, kuri grūti piekļūt, tad varbūt šī te metode tādās vietās, kuri grūti piekļūstamība var diezgan labi strādāt. Pamatā tiek izkaltas divas kārtas, tālāk obligāti jāsagatavo šī te virsma, jāizlīdzina, jo griežot ar dimanta zāģi, tā virsma jums paliek salīdzinoši gluda, un ja jūs virsmu izlīdzinat, tad var likt arī, tautas valodā saka ruberoids, bet droši vien pareizāk būtu teikt bitumena ruļu materiāls, kas tagad ir nopērkams veikalos jau labākā kvalitātē nekā saucamajos padomu laikos, un, protams, tad, ja liek šo te ruļu materiālu segumu, tad liekam divās kārtās. Divās kārtās bitumena ruļu materiālu segumu, kas zināmā mērā ir tā pati vecā tehnoloģija, un tālāk tad uz javas atjaunojam šīs te divas ķieģeļu rindas izņemtās, un arī šeit ir jāliek šie te ķīļi, un augšējā kārtā ir jāiespiež jau ar injekciju, tad no abām pusēm aiztaisam ciet, lai noslēgtu telpu un vidiņu zem spiediena jau injekcējam, un tā atkal uz priekšu ejam pa metram, un šeit jūs arī redzat, kāpēc ir tie minimums, tie 100 mm vai 10 cm te paliek brīvi, atkal dēļ pārsekšanās, kad izkaļot nākamo joslu, šeit tiek hidroizolācija viena pāri otrai pārsekta, lai nav šīs te vietiņas. Tā, tagad nākamais video par tādu interesantu lietu. Šeit ir hidroizolācija. Konsistence šim te šķīdumam ir tieši tāda pat kā ūdenim. Un šeit ir būtība, šo materiālu varētu salīdzināt ar paralonu. Tātad faktiski, kāpēc šeit ir paralons? Tāpēc, ka, aizgājis priekš, labi paskaidrošu tālāk, kāpēc tur ir paralons, jo vēl jūs redzēsiet, kā viņi liek iekšā. Un šeit ir apmetums ir bojāts. Konkrētā gadījumā sāļu bojāts apmetums, viņš ir jānokaļ vairāk nekā ir bojāts. Tālāk ņemam, ir doma, ka nevis es reklamēju konkrēto firmu, bet, protams, arī beigās es parādīšu jums visus iespējamos variantus, kādas firmas jūs izvēlaties, tas tīri cenu politika, bet sienā, tātad apakšējā rindā tiek ik pa 10 centimetriem izurbti caurumi, un šajos caurumos tiks ievietots šīs te paralona caurulītes. Vārds paralēlam droši vien nav pareizais, bet tā vienkāršāk jums saprast, jo viņas ir speciālas, lai tas šķidrums tieši pa viņām plūstu, viņš viņās uzkrātos. Nākamā operācija ir izurbtos caurumus izpūš ar gaisu, viņiem jābūt tīriem, un šo te paralonu caurulīti paņem 7 cm garāka nekā ir sienas biezums, un vēl es nepateicu, sienu neizurb līdz galam.
Tātad sienā atstāja 5 centimetri. Ja jūs zinat, ka, piemēram, sienas biezums ir 50 centimetri, tad izurb tikai 45, 5 centimetri neizurb līdz galam. Tālāk ievieto šo te porcelāna lenti, ir speciāli uzgaļi, un šī te porcelāna lente ir iekšā. Tālāk 200 ml ir katrā šajā iepakojumā, lai varētu kontrolēt, cik tad daudz tas šķidrums ir iztecējis. Pudelīte, kā kura atkarīgs tieši no sienas materiāla, bet viena diennakts ir noteikti vajadzīga, varbūt 2 diennaktis. Tātad iztecina viņu un pēc tam šo te caurulīti nevelk ārā, nogriež tikai galu, lai apmēram 3 centimetri viņi ieietu atpakaļ sienā un tos tukšumus aizsmērē ar hidroizolējošu javu. Un tā būtība ir, ka šajā te joslā, šajā aizsmērētajā joslā izveidojas horizontāla hidroizolācija. Un kāpēc vajadzīgi, sākumā es varbūt nenoreaģēju, nenostopēju, bet es mēģināšu tagad atgriezt to pašu video, kur jūs sākumā redziet, tad problēma ir šajā te vietā. Ja sienā ir plaisas, tas vienkārši jebkurš cits šķidrums, viņš šajā plaisā pa vieglāko pretestības ceļu aizies. Tāpēc tā porcelāna caurulīte ir vajadzīga, lai tas šķidrums uzklājas šajā materiālā, un tālāk viņš materiāla porās izplatās. Un tāpēc arī ir tie 10 centimetri. Liekas, kāpēc 10 centimetri, varbūt uzliksim 20 centimetri. 20 centimetri būs problēma, kad šajā gadījumā jums neveidosies pārklājums. Šeit jūs redzat injekciju būtību, kad jums ir jābūt pārliecībai, ka šeit tās zonas pārklājās. Šis ir tā kā skats no augšas, ja es pārgriežu to sienu tā kā ar nazi un skatos no augšas, kas notiek. Tātad injekciju būtība ir sekojoša, ka injekcijām ir jāpārklājas. Un tajā gadījumā visticamāk, ka viņas neiedarbosies tieši apļveidā, bet varbūt drīzāk ovāla veidā viņas izplatīsies. Bet jebkurā gadījumā ir jābūt šeit pārklājuma zonai, lai būtu pārliecības, ka tur neveidosies nekāda vieta, kur ir pārāvums un potenciālā vājinājuma vieta nozīmē, ka tas mitrums jums ies uz augšu un viss turpināsies. Jā, un faktiski tas jautājums bija, šeit ir piemērs, kad varbūt arī 2 līmeņos veidot, bet vienīgais jārēķina, ka tas, protams, maksā. 2 līmeņi maksās 2 reizes dārgāk nekā 1 līmenis, bet šajā gadījumā tad viens būtu, es pat šo varbūt liktu augstāk, tuvāk pie šīs te esošās vēsturiskās bojātās hidroizolācijas liktu šeit pirmo injekciju, un otrs ir šeit pie pagraba grīdas. 2. līmenis, tā kā var likt 2 līmeņos, bet arī šeit jūs redzat, nevienā, ne otrā gadījumā netiek urbums veidots līdz galam. Tad ir svarīgi viņu neizurbt līdz galam, un vēl kas ir, izskatās ļoti labi uz papīra, bet arī man bija, neteikšu, kurā vietā tas objekts bija, bet problēma bija tāda, kad sarēķināts bija 1 injekcija apjoms, objektā reālais patēriņš bija 2 reizes lielāks. Jo jūs nekad nevarat noprognozēt, vai te nav kaut kāda plaisa vai tukšums, un tad viņš vienkārši aiziet. Un tāpēc ir labi, ja jums ir konkrēts tas apjoms tai pudelītei, un jūs saliekat visas pudelītes, pieņemsim, 1 pagraba sienas garumā, un tad tie būvnieki var redzēt, ja viena pudelīte vienkārši pazūd ātrāk nekā citas, visticamāk, ka tur viņš aiziet kaut kur nekurienē vai tukšumā. Un tas ir tāds, ko veciem pamatiem neviens nevar pateikt, kur tad šis tukšums būs un kāds būs tas patēriņš. Bet kopsavilkumā par šo tēmu, tātad pamatā ir 3 soļi, arī šeit veidojot slīpu urbumu, kas būtu atkarībā no sienas materiāla 15-30 grādu leņķī. Pirmais solis ir urbumu izurbt, 2. solis ir viņu izpūst, lai tur nav iekšā putekļi, un 3. solis tad ir, es jums parādīju tikai vienu šo injekciju, lekcijas beigās būs 2. injekciju veids, bet principā ir iespējams
tas pirmais, ko es parādīju, principā šķidrums, kas ir ūdens konsistencē, otrs ir, kas ir bezspiediena, saucamā bezspiediena injekcija, kas būtu visticamāk šis te gadījums, ka bezspiediena injekcijā viņš pats iesūcās materiālā, un tad ir vēl spiediena injekcijas, kad jūs spiežat iekšā ar spiedienu, kur ir jau cits materiāls, bet par to būs arī viens video par šīm spiediena injekcijām. Es neizskatīšu visus variantus, tā kā to es uzreiz padodos, ka visi varianti nebūs. Pa pagrabu grīdu, man šķiet, ka te ir 3 pamatā tie 3 gadījumi, bet variācijas var, ja kāds paprasīs, pilnīgi piekrīt, ka variācijas var būt ļoti daudz. Tā kā pa pagraba grīdas hidroizolāciju apskatīšu 3, tā, manuprāt, no manas pieredzes variants, kuri visvairāk es esmu saskāries. Tad šajā gadījumā drīzāk tas būtu mainīgs gruntsūdens līmenis. Tam gadījumam derētu, kad šis te gruntsūdens līmenis pamatā vasarā ir ok, viņš neietekmē šo pamata grīdu, bet pavasaros rudeņos viņš ir augsts, kas nozīmē, ka pagrabājums parādās vairāk vai mazāk šis te ūdensiņš. Un šajā gadījumā ir parādītas 2 savācēja akas. Viena ir pie vienas sienas, otra ir pie otras sienas. Mazākiem pagrabiem, varbūt privātmāju pagrabam pietiktu arī ar vienu aku, kad jūs viņu izveidojat, bet tā būtība ir tāda, kad šajā te akā ir pumpis, kas sūknē, te jūs redzat, ir caurulīte un sūknē tālāk šo te ūdeni prom no ēkas, kas risina to jautājumu, kad man pavasaros rudeņos pagrabā ir ūdens, ko darīt. Salīdzinoši, protams, tādu aku nav raķešu zinātne, var arī izveidot pats. Tad svarīgi būtu, lai šeit būtu apakšā drenējošs materiāls, lai tas sūknis nesāk sūknēt grunti prom, kas nebūtu labi, tad varētu kaut kas kaut kur iesēsties, tad šeit būtu drenējošs materiāls, un pamatā tajā, ka šeit ir šīs te sieniņas, kuras, tad ūdens ieplūst iekšā caur apakšu. Sūkņa būtība, lai visiem būtu saprotams, man būtu vienkāršāk viņu salīdzināt ar toaletes podu. Princips tieši tāds pats, kas nozīmē, jums nav tur jāstāv slēdzi un kaut kas jāslēdz un jāmēģina atsūknēt. Princips tieši tāds pats, tā kā ūdens šeit parādās, viņš paceļas līdz noteiktam līmenim, pludiņš paceļās un ieslēdz slēdzi. Sūknis sāk darboties, pumpē tālāk ārā ūdeni. Vienīgais varbūt jāskatās, kur ir tā vieta, kur jūs varat to ūdeni aizvadīt. Ja tas ir notekgrāvis, ļoti labi, var pumpēt prom uz notekgrāvi, vai jāskatās, ja tas ir pilsētā, tas jau varētu būt sarežģītāk. Un otra puse, tāpēc, lai pagrabs salīdzinoši liels laidums, līdz ar to šajā gadījumā ir vajadzīgs gan vienā, gan otrā pusē. Un trešais vēl papildus lieta, lai gan šeit ir ārējā drenāža, kas arī būtībā ir labi, ja ir ārējā drenāža, bet, piemēram, Rīgā nereti gadās tā, sevišķi Vecrīgā, ka jums fiziski nebūs, vienkārši varbūt jums neļaus nemaz tur kaut kādu ārējos rakšanas darbus veikt, un jūs fiziski nevarēsiet uztaisīt ārējo drenāžu, tāpēc tāds pats risinājums, kā parādīts šeit stūrītī, ir to var risināt arī veidojot iekšējo drenāžu. Un šajā gadījumā droši vien tas būtu likt, ņemot vērā, kad diezgan garā ēka, varētu būt daudz dzīvokļu ēka, ka jūs liekat šeit drenāžas sistēmu gar vienu sienu, tā kā šeit parādīt drenāžas caurulē, un pēc tam savāc šajā te akā, un tāda pati drenāžas caurule ir gar otru sienu, kas nozīmē izkaļat gar sienu grīdu, ieliekat drenāžas cauruli un aizbetonējat. Un tad tā sistēma funkcionē, daudz dzīvokļu mājām, es domāju, varētu būt gana labs risinājums, pie nosacījumiem ir mainīgs šis te gruntsūdens līmenis. Tas būtu viens risinājums. Otrs risinājums, ja jums ir augsts gruntsūdens līmenis, tad visticamāk, ja mēs skatāmies, grīdas konstrukcija varētu būt tā pati, tikai vienmēr ir augsts gruntsūdens līmenis un tā grīda.
Principā grīdas konstrukcija būs vajadzīga gana nopietna. Kāpēc? Tāpēc, ka 1 metrs šī gruntsūdens līmeņa nozīmē, ka no apakšas uz to grīdu spiež 1 tonna uz kvadrātmetru. Tas nozīmē, ka tai grīda, tā jūs neredzat to gruntsūdens līmeni, bet principā tas spiediens ir gana liels. Un faktiski, tai grīdai vai viņai jābūt masas ziņā līdzvērtīgai, lai tik traki droši vien nebūs, ka viņi kā kuģis uzpeldēs, lai gan tā arī var būt, ja? Bet principā viņi to spiedienu vienkārši neizturēs un saplaisās, lai cik nopietni jums tā grīdas konstrukcija nebūtu. Protams, skatoties šos te slāņus, protams, pirmais slānis, kas šeit nav parādīts, bet tad jūs liekat šķembas, ja viņas tur nav, jo varbūt jau vēsturiski jums tās šķembas ir, tad ir jābūt betona izlīdzinošai kārtai, un uz šīs te izlīdzinošās betona kārtas liek primeri vai saķeres uzlabošanai šo te šķīdumu parasti apsmidzina, un tad ir 2 kārtas pie šāda nopietna gruntsūdens līmeņa un patstāvīgi gruntsūdens līmeņa liek 2 kārtas ar bitumena ruļveida membrānu, pēc tam ir aizsargslānis, un tad nāk dzelzbetona grīda, jo šajā gadījumā tikai betons nederēs, vajag stiegrot dzelzbetona grīdu, un šis jau būs tas 3. gadījums, ja jūs taisīsiet tādu grīdu, tad jums vajadzēs gan projektu, gan būvatļauju, gan visu pārējo, tā kā nopietna konstrukcija, un tad ir atbilstoši konstruktoru aprēķiniem, tad viņš sarēķina, cik daudz kāda diametra vajadzēs stiegrojumu un cik biezs būs tas betona slānis. Un šeit ir stūrītī parādīts, kas notiek, ja pašsvars tai grīdai ir mazāks par to 1 tonu uz kvadrātmetru, tad ir jāankuro, šis jau būtu tas nopietnais ankurojums, ko darīt, jāankurojums pagraba sienās. Tātad šo te dzelzbetona plātni jāveido ne tikai, tā kā šeit parādīts horizontālā virzienā, bet arī jākaļ rieva pamatu sienā, pamatu konstrukcijā, jāliek ankuri. Vienkāršākais ankurs varētu būt, ja konstruktors akceptē, protams, es te varu stāstīt visu kaut ko, bet jautājums, ko konstruktors teiks, vienkāršākais ankurs būtu izveidot turbumu un ielikt stiegru iekšā. Tas būtu vienkāršais ankurojums, kuru šo te vienkāršo ankuru stiegru jūs sankurojat ar grīdas stiegrojumu, un tad šeit arī ir jābetonē, un cik dziļi jāiekaļ, cik biezs slānis jābetonē, tad tas būtu atkarībā no konstruktora. Bet labais stāsts pie Latvijas gruntsūdeņiem parasti pietiek ar šo ankurošanu nav nepieciešama. Parasti ir tā, ka šis te grīdas pašsvars ir pietiekams. Ja jums, protams, ir pagrabs normāli, ja tā varētu teikt, 1 stāvs ir pagrabam, ja mēs skatāmies Z-torņus vai varbūt vecrīgākā ēku, kur ir uztaisīts pazemes stāvvietas, bet es ceru, ka tas nav jūsu neviena gadījums, ja? Tad tur var būt, ka vispār jāveido šī te ēka kopā, grīda jāveido kopā ar šo te sienu kā vienota konstrukcija. Un 3. gadījums ir pagraba grīda, kad ir jācīnās ar grunts mitrumu. Piemēram, tas varētu būt piemērs vecrīgas pagrabs, kurš gadiem stāvējis tukšs, un tad ir gadījies nomnieks, kurš grib vienalga veikalu, kafejnīcu vai kādu citu komerces telpu tur izveidot, bet tas mitrums grīdā ir. Un tad, protams, arī šeit ir jāveido sākumā šī izlīdzinošā kārta, grīdas izlīdzinošā kārta. Šajā gadījumā materiāls kā piemērs ir fondalina, bet varbūt jebkura cita ražotāja plēve, kad mēs runāsim par mitrumu pagraba sienās, tad tur labāk būs šī plēves konstrukcija redzama, bet te, kur ir tās pumpiņas, tie ir tā kā izvirzīmi, un tad sanāk, ka tas mitrums krājas šeit starp to plēvi un starp tiem izvirzīmiem, bet to es solu, ka es parādīšu to konstrukciju labāk cīņā par mitrumu. Tad uz šīs te plēves tiek likta siltumizolācija,
parasti tas ir putu polistirols, jo mitrās telpās minerāla vata īsti nederēs, tātad putu polistirols, kas ir paredzēts kā siltumizolācija, tālāk ir tvaika izolācija, pēc tam izlīdzinošā kārta, kas varētu būt tas pats estrih betons, jo šeit mums nav jācīnās ar šo te paaugstinātu gruntsūdens līmeni, tātad estrih betons. Pagrabā pēc manas pieredzes, tāpēc arī izvēlējos šo te bildīti, labāk darbojas tomēr flīzes. Citi materiāli, var visādi sanākt, var labi beigties, var beigties arī savādāk, tāpēc es labāk iesaku flīzes, kas mitruma gadījumā, piemēram, tas pats pavasaris, rudens, var sanākt tā, ka tas mitrums būs vairāk, tāpēc flīzes strādās labāk. Nākamā tēma ir vertikālā hidroizolācija, un sākšu es tieši ar šo te iekšpusi. Lai gan šajā gadījumā ir parādīts vertikālās hidroizolācijas izveidošana no iekšpuses ar nosacījumu, kad jums fiziski kaut kāda apsvēruma pēc varētu būt tas pats Vecrīgas piemērs, jūs nevarat tikt no ārpuses, jums tos darbus neļauj veikt vai neskaņo, vai ir kaut kādi citi apsvērumi, kāpēc to nevar veikt no ārpuses, tad kas šajā gadījumā tiek izdarīts? Tiek apmesta siena, siena tiek apmesta, un šeit pat, varbūt bildīt man vajadzēja izvēlēties veiksmīgāk, jo šis labāk strādātu, ja ir laukakmeņu pamati, jo tā problēma vairāk ir raksturīga. Lai gan mūra pamatiem arī varētu būt tā, ka šīs te šuves ir izskalotas, tā java šuvēs nepietiekami pilda savu funkciju, un šis te sevišķi no lietus notek ūdens tiek iekšā, nokrišņi tiek iekšā šajā pagrabā un bojā sienas konstrukciju. Tad pirmais darbs ir apmest sienu, izveidot, ja mēs atceramies to pirmo video, kur es rādīju par Koster Krisīnu, šo te injekciju izolāciju, tad faktiski viņa pasargā šo te, ka pēc tam inicējamais. Šajā gadījumā būs cementa java, ko mēs inicējam, vienalga, vai tas ir mūra siena, vai tas ir laukakmeņa mūris, kur ir šīs te šuves izskalotas un nav aizpildījums, vairāk nav. Un šis ir iemesls, mēs esam konstatējuši, ka tas ir iemesls, kāpēc ūdens spiežas iekšā pa šīm te šuvēm. Tad mums viņas vajag aizpildīt, bet lai tā java tur palikt un neplūst ārā, jo viņi ies pa vieglāko pretestības ceļu, tad faktiski šeit no sākuma ir apmetums, pēc tam ir saucamie pakeri, un tālāk ir, pamatā ir elektro šis te pumpis, kuru sākot no apakšas, ejot šādā virzienā uz augšu, tiek aizpildītas visas tās šuves. Un šeit es parādīju, tas tāds padomju laiku variants, bet īstenībā nav slikts. Ja nav pārliecības par šo te šuvju aizpildījumu un pats galvenais, kas notiek aiz šīs sienas, jo nereti ir bijuši izskalojumi, kur, kā es teicu, šeit, ja aiz sienas jums ir kaut kāds tukšums, tur var sapumpēt ļoti daudz šīs te javas, un ja to tukšumu ir daudz, tad ir tāda metode, saucās aizkaru injekcijas, kas nozīmē, ka no sākuma, ja jūs konstatējat, ka tā java pazūd tukšumā un tur var iepumpēt veselu betonu vedēju, varbūt, tik traki nebūs, ja tās krāsas varbūt melnākas padara nekā ir, bet katrā ziņā patēriņš ir liels, tad būtu vērts šeit izveidot tādu kā aizkaru, tāpēc viņi saucas aizkaru injekcija, un tur, protams, var arī elektropumpi pumpēt, bet rokas pumpim, tātad manuāli pumpējot šajā gadījumā jau atkal mēs pumpējam, jo lētāk sanāks ir spiediena rādītājs manometrs, tad faktiski kontrolē. Ja viņa aiziet viegli, tad skaidrs, ka tas tukšums ir. Ja rodas pretestība, tas nozīmē, ka šī vieta jau ir aizpildīta, varam pāriet uz nākamo vietu. Un tas ir gadījumos, parasti jau nav tā, ka visa tā siena, ja mēs skatāmies šo visu sienu, visticamāk visur nebūs. Tas būs atsevišķās vietās, kad ir jūtams, ka tā java vienkārši pazūd tukšumā, tad jāuztaisa šeit tāds tā kā aizkars. Tas ir ciet, un pēc tam mēs varam pumpēt, tā kā es teicu, pat šīs te sākot no apakšas uz augšu, kamēr visi tie tukšumi ir aizpildīti. Un tad
ja mēs cīnamies nevis ar augstu gruntsūdeni, bet ar nokrišņu ūdeni, tad šis principā ir tas, kas strādā un palīdz. Otrs ir video būs. Otrs ir, šo es teicu, ka būs poliuretāna injekcijas. Tātad faktiski nereti gadās, ka tajās sienās viss ir labi, tikai ir kādas 5 plaisas. Un šī metode labi derēs, ja jums ir sienā plaisas, te ir parādīta viena plaisa, tad 45 grādu leņķī tiek veikti urbumi no vienas puses un no otras puses šai plaisai. Varētu salīdzināt ar adīšanu zināmā mērā. Pēc tam, protams, atkal šie te urbumi tiek izpūsti ar gaisu, lai tur nav putekļu. Un Elkas labi man šī video patika tas, kāpēc es izvēlējos, ka te jūs arī redzēsiet, kas notiek iekšā sienā. Tad šeit jūs redzat, šie ir tie urbumi no vienas puses, urbums no otras puses, un šeit varbūt labi nevar redzēt, bet šī ir tā plaisa. Tad faktiski varēs redzēt, kas notiek tajā plaisā. Inicējumi arī šeit ir svarīgi sākam no apakšas. Tad sākot no apakšas un injekcijas tiek veiktas uz augšu. Un tad tajā griezumā jūs redziet, kā tās plaisas ar poliuretāna šo te injekciju aizpildās. Kas nozīmē, ka šis te aizpildījums aiztaisa plaisu ciet. Nu jā, un vizuāli, protams, jūs šeit pārbaudat, ka viņi ir aiztaisīta. Nu šajā gadījumā vienkārši tos pakerus nolauza. Kā jūs redzējāt, ar āmuru var arī tā darīt. Ir citām kompānijām, ka jūs varat izskrūvēt un lietot atkārtoti, bet tā problēma ir, ka jums viņi jāiztīra no tā poliuretāna. Un tad, ārzemēs parasti tas darba spēka izmaksas ir krietni lielāks, tur neko nedara. Jā, un šeit ir tas kopsavilkums, kas tas šeit ir labi, ka šī ir viena komponenta sastāvs, kas nozīmē, ka nevajag viņu maisīt, līdz to ir viegli pielietot, ir diezgan lielu ūdens spiedienu iztur, līdz pat 2 bāriem. Nu, CE marķējums, tas nav nekas unikāls īstenībā visiem materiāliem. Latvijā jābūt CE marķētiem, tur nevaram mēs neko lietot, bet tas, man liekas, labākais iegūms, kad ir iespējams arī nelielas kustības, kas pamatiem ir raksturīgs, varbūt nelielas sēšanās, varbūt, piemēram, tramvajas sliedes mums ir, kad ir vibrācijas, ja tāda nelielas šīs te kustības, šis konkrētais materiāls pieļauj, un jums neparādās šī te plaisa atkal konkrētajā vietā, viņa parādīties citā vietā, bet šeit tas strādā. Un otrs video būs no sērijas, ja jums ir, gadās ieurbt ne tur, kur vajag, vai gadās lielāks šis te atvērums, lielāks bojājums, tad ir pulveris, tēlēni es varu viņu salīdzināt ar miltiem, pēc konsistences ar miltiem, bet tie nav milti, tad jūs redzat šeit konkrēti plūst iekšā ūdens diezgan strauji, un šie ir tie milti. Un svarīgi ir viņu, kā tagad ir ziema, svarīgi ir saspiest tā kā sniega piku. Un tad to sauso sniega piku piespiež pie šīs te bojātās vietas. Video izskatās vienkārši. Es vienā reizē mēģināju pats, nesanāk tik vienkārši kā video izskatās, tur vajag patrenēties, ja? Jo tā problēma ir tāda, ka jūs gan tie, kas varbūt rūpīgāks uzlikšu varbūt vēl vienreiz, tie, kas rūpīgāk skatījās, tie redzēs, kad arī viņam aizgāja mazliet tas ūdens uz sānu, bet tā kā tas cilvēks bija pieredzējis, ir gadījies tā, kad arī to meistaru, kurš mēģina aiztaisīt, viņš paliek tāds gan slabs, gan netīrs, tā kā izskatās vienkārši. Jā, bet tā būtība ir tāda, ka tas sausais pulveris, ja viņu kārtīgi saspiež, viņš uzreiz paliek kā cieta viela un aiztaisa šo te ciet. Vienīgais, protams, jautājums, ja jums tā ķibele gadās tajā mājā, visticamāk, ka tas pulvers jums noliktavā nestāvēs, kamēr aizbrauc uz veikalu, tas ir zināms laiks, tā kā, bet, ja nav varianta, ja šis varētu būt kaut kādas avārijas situācijā, kad jums nāk tas ūdens un nezinu, ko darīt pagrabā, avārijas situācijā ir risinājums. Vēl par
tāds labākais variants, ieteicamais variants, es teiktu, ir šis, veidot, ja ir iespējams, pie augsta gruntsūdens līmeņa, veidot šo te pamatu ārējo hidroizolāciju ar pašlīmējošu gumijas bitumena membrānu. Var arī nebūt pašlīmējoša, bet vajadzētu būt tomēr šai te bitumena membrānai, jo viņa ārēja paaugstināta gruntsūdens gadījumā pasargās tiešām jūsu. Bet tas ir komplektā ar grīdu, ja? Tas ir tikai strādā kopā, ja jums grīdē ir piemērots risinājums un arī sienām piemērots risinājums. Savādāk tas vājais punkts būs grīda. Pirmais, ja nepieciešams ir šī te savienojuma vieta jāpārbauda, varbūt jāveido injekcijas, ja savienojuma vieta starp pamatu sienu un pamatu pēdu nav hidroizolējoši, to ir jāizveido. Otrais ir smērējamā hidroizolācija. Apmēram šis viss kopējais garums varētu būt aptuveni pusmetrs, kad šo te vietu papildus jūs nodrošiniet ar smērējamo hidroizolāciju, sienas savienojums, pamatu pēdas savienojums. Un, ja ir šis te pamatu pēdas savienojums ar sienu, tad vēl trešo ir apzīmēts, tas ir ar javu veidot 45 grādu leņķī, kā ar šo te lāpstiņu izveidojas tā ir, bet aptuveni, tas būtu 45 grādu leņķis, lai tālāk, kad jūs līmēsiet šo te hidroizolāciju, viņai nebūtu 90 grādos lūzuma vieta, tā ir tā vājā vieta, kas pēc tam var bojāties un radīt tālāk problēmas. Tātad šis ir nepieciešams numur 3, tāpēc, lai būtu 45 grādi tāda pārēja. Tad 4. visa virsma tiek nogruntēta, un 5. tiek līmēta šie te bitumena membrāna. Šajā gadījumā varbūt tam ražotājiem uzmanību var nepievērst, jo tur arī jebkura cita ražotāja, jo diezgan bieži to izšķir šī cena. Jebkura cita ražotāja membrāna arī derēs, un kas būtu labi, ne konkrētais materiāls, bet principā šeit vajadzētu, tur gan rakstīts, ka tas ir drenējošs materiāls, ir ok, varbūt arī drenējošs, bet pats galvenais, ko vajadzētu šo te bitumena membrānu vajadzētu pasargāt no grunts iedarbības, jo tad, kad jūs tos vai būvnieks tos pamatus ber ciet, tad šī te grunts asās daļiņas var bojāt. Un pat ja tajā brīdī nesabojā, ja tur ir kaut kādas šķembas vai asas daļiņas, viņas pēc tam var šo te bitumena membrānu bojāt, un ilgtermiņā, parādīsies jums kaut kāds šis te vājais punkts, kur gruntsūdens spiedīsies iekšā. Tā kā šī te 7. kārta būtu drīzāk pasargāšanai no apkārtējās grunts iedarbības, lai pēc tam šī te membrāna netiktu bojāta. Un vēl tikai pievēršot uzmanību, jo tur ir ļoti daudz iespējamie risinājumi. Man tajā video, ko es parādīšu, patika šis. Tur būs labāk redzams, kas tas ir, ja? Bet, protams, jums ir dažādas komunikācijas, kas tajā pagrabā iet iekšā. Vai tas ir cauruļvads, vai tas ir ūdens kanalizācija, vai tas varbūt ir elektrība. Un principā šīs arī tās vietas, kuras var potenciālās vājinājuma vietas, kur var šis te ūdens ieplūst, sevišķi lielas lietus gāzes tajos gadījumos plūst iekšā. Tad vienkāršākais, viens no vienkāršākiem gadījumiem šeit jūs redzat ir caurule, kur tā kā ielāpu varētu salīdzināt ir šī te bitumena pašlīmējušā membrāna uzlīmēta, bet svarīgi, ka šis te perimetrs arī tiek papildus pasargāts, lai viņa laika gaitā nelīmējas no tās sienas. Tad faktiski svarīgi ir to perimetru apstrādāt, un šis risinājums būs redzams nākamajā video. Jā, es domāju, ka es rādīšu un tad stāstīšu, kas tas ir. Nopērkams ir lentas formā, bet izskatās tā kā, nosacīt varētu salīdzināt ar riteņu ķēdi. Bet tā būtība ir tāda, ka šo riteņu ķēdi tālāk jūs redzēsiet apliek apkārt ap cauruli, šajā gadījumā ir kanalizācijas cauruli, tad viņu apliek apkārt, iespiež iekšā sienā, un tālāk tās skrūves nepieciešamas, lai
regulējot, vai nu saspiežot, vai atlaižot vaļā, tiek pilnīgi tā, jo tas ir gumijas materiāls, tātad, lai pilnīgi šī gumija noslēgtu visas spraugas starp cauruli un starp sienu. Tātad jums ir atvērums starp cauruli un sienu, un jūs redziet, ka tā caurule, principā skaidrs, ka var būt nelielas kustības, un šis ir tās kustības, kāpēc tā, un šis ir veids, kā tiek tas materiāls vai nu izplēsts, nu šajā gadījumā skrūvējot tiek viņš izplēsts, vai pagriežot atpakaļ, ja kaut kur ir pa daudz sanācis, vajag palaist vaļā. Bet jāiet ir pulksteņa rādītāja virzienā. Tātad ejot pulksteņa rādītāja virzienā, velkot tās skrūves, un principā pēc gada vai vairākiem gadiem var tās skrūves atkal pievilkt vai atlaist, un tas, principā, šo te, ja parādīsies kaut kāda sūce, viņš atkal to novērš, bet, nu, jā, nekas nav mūžīgs, tad gadījumā, ja jāmaina, atkal ir tas pats, viņu atskrūvē vaļā, izņem laukā un ieliek jaunu šo te apkārtu, un tādā ziņā ir noslēgts. Ja jūs prasīsiet, cik tas maksā, uzreiz pateikšu, nezinu. Jo to es atradu tādu tā kā, nu, Amerikas tirgu, bet es domāju, ka tagad jau ņemot vērā var pasūtīt jebko. Tā kā cenas droši vien var noskaidrot, bet es nezinu, cik tas maksā. Tas izskatījās tā interesanti. Jā, šo sadaļu es beidzu par vertikālo hidroizolāciju, tad būs palikusi tikai mitrums pagraba sienās pēdējā sadaļa, bet varbūt par vertikālo ir kāds jautājums. Vēl viens jautājums no manas puses. Varbūt kāds ir jūsu profesionālais viedoklis par vertikālo hidroizolācijas nepieciešamību vēsturiskām ēkām? Jo ir problēmas pēc tam mitrumu novadīšanu un tas spiežās mitrums uz augšu, jā, vajag caurlaidību, varbūt kāds jūsu tas skatījums konceptuāli. Drīzāk mans skatījums būs atbildot uz jūsu jautājumu tieši nākamajā tēmā, jo tur faktiski tie gadījumi, ko es apskatīšu, nu tāds arī ir tās manas domas, kā cīnīties ar mitrumu. Šis par vertikālo hidroizolāciju bija konkrēti, ja ir, nu, paaugstināts gruntsūdens līmenis. Tā kā šie te iepriekšējā tēmā jau vairāk bija skats par paaugstinātu gruntsūdens līmeni, bet vēsturiskās no manas pieredzes, protams, vēsturiskās arī dara šie paši risinājumi, ja ir paaugstināts gruntsūdens līmenis, bet vēsturiskās es domāju drīzāk to atbildi jums sniegs nākamā tēma par mitrumu. Ir tādi gadījumi, es skatos vairāk kā mūsu mājām, vēsturiski viņa bija izbūvēta, teiksim, pamats, ja, un siena, bet pēc tam ielas līmenis ir pacelts vai ietves, ja, pat virs pamata. Ja, tas segums un kā tur, nu labi, pieļauju, ka ir iespēja no ārpuses arī rakšanas darbus tur taisīt, ja, nu tāds sanāk faktiski tas pat siena jau ir tā kā jāizolē hidro, kā tādos gadījumos. Nu, tas jautājums, jā, tā kā stāsta par domu baznīcu, ja tur jau mēs redzam, cik tas kultūras slānis ir 1,3 metri, ja ne vairāk uzaudzis, nu jums droši vien nav tik daudz viņš, bet... Ir kaut kādi, nu, riktīgi, kad 20 centimetri ir pacelts, vai pat pusmetrs no vēsturiskā. Nu, tur jautājums, kādas ir sienas, ja tās sienas ir mūra, tad varētu taisīt, tā kā es rādīju, ka, piemēram, no ārpuses likt šo hidroizolāciju, bet tad ir jautājums pa pirmā stāva grīdu, vai tas nesanāks tā, ka jums tā hidroizolācija būs virs pirmā stāva grīdas, nu, kādu no šiem te risinājumiem, vai nu mehāniski ielikt, vai nu injekcijas taisīt, bet augstākā līmenī. Jo, ja praktiski tad sanāk tā kā apmal to visu betonēt, teiksim tā, pat virs esošās asfalta, jā, vēl kaut kādu tur 30 centimetrus. Ja jums tā hidroizolācija ir pārāk zemi, tad jā, jo savādāk. A sienas ir ķieģeļu, ja? Nu, vienai mājai ķieģeļu, jā. Ja koka, tad būs, nu, nevar teikt, ka koka ir sarežģītāk, arī koka var atrisināt, jo
koka, tad, tā kā es teicu, tajā tos bojāto, parasti koks tajā gadījumā ir bojāts, tad to bojāto koku izņem, un tad gan jūs varat, principā, to, tas pat būtu varbūt vienkāršāk tehniski. Jautājums, cik tas maksā, ja? To koka bojāto daļu aizvietot mūri, jūs samūrējat, paceļat tos pamatus un starp jauna uzmūrēto mūri un koku ieliekat hidroizolāciju. Un, ja ķieģeļi, tad faktiski to horizontālo. Jā, taisīt horizontālo, jā, tad tur vienkārši jāsarēķina, kas ir lētāk. Vai injekcijas, vai jaukt ārā pa ķieģelim, vai, citreiz jauc ārā pa ķieģelim, tie ķieģeļi arī var būt bojāti, ja? Tad jums varbūt ir jājauc ārā, jāizvieto ķieģeļi. Tādas universālas atbildes nebūs, es teiktu, ka katrs gadījums, šī lekcija jums nedos universālas zāles jūsu konkrētai situācijai. Es teiktu, ka jāskatās tur konkrēti katrs gadījums. Diemžēl. Vai varam turpināt, ja? Labi, tad pēdējā tēma mitrums pagrabas sienās. Šeit ir uzskaitīti gandrīz visi iespējamie varianti, bet es pa visiem nestāstīšu, jo, piemēram, elektroosmozes metode vai mūra elektrožāvēšanas metode vai elektroķīmiskā metode, tur jebkurā gadījumā bez speciālistiem to nevar darīt, ja? Līdz ar to vienkārši jums zināšanai, bet par ko es pastāstīšu, jā, tas būs par šo te drenāžu mazliet detalizētāk, es parādīšu šo te membrānu, kur es teicu, es parādīšu šos te mezglus, un es pastāstīšu arī par vienu, ja tā varētu teikt, inovatīvu metodi, bet, kā jebkurā gadījumā, no vienas puses šķiet, ka šī inovatīvā metode, kas būs paši pēdējā, atrisina ļoti daudz problēmas, bet īstenībā tur ir, es teiktu, skatīties piesardzīgi, jo nav tā, kad viņa tiešām atrisina visu. Līdz to sākšu ar drenāžu. Tātad drenāža, vai šī plēve, ko es jums solīju iepriekš pastāstīt, ir iespējams viņu likt ne tikai grīdai, bet arī sienām. Šeit jūs redzat, liekot no ārpuses, kombinācijā ar drenāžas cauruli, tad faktiski, ko viņi nodrošina, ka pamatā vajadzētu strādāt šeit drenāžas caurulē, kas ir apkārt ēkai likta. Savukārt šī plēve, protams, ka mainīgam gruntsūdens līmenim paceļoties uz augšu, tas mitrums var migrēt te iekšā, un pēc tam viņam jāizžūst te augšā, līdz ar to ir svarīgs šis te stiprinājums augšējā daļā, vai ļauj šim te ūdenim izžūt vai nē, un kā viņš migrē, šeit jūs redzat, šeit gan ir īstenībā parādīts šis te konkrētais ir, ja plēve membrāna ir likta, jā, pareizāk būtu teikt nevis plēve, bet hidroizolācijas membrāna ir likta no iekšpuses, tad šis te mitrums iet no ārpuses uz pagraba iekšpusi, un šeit uzliekot membrānu, mitrums paliek starp sienu, starp pagraba sienu un membrānu, kas, protams, nerisina to, ka mitrums pagraba sienā nav, bet tas atrisina to problēmu, ka šeit pagrabu jūs varat izmantot. Tas pats vecrīgā bāra, veikala vai kādas citas telpas jautājums, ka mitrums ir šeit noslēpts aiz sienas, un tālāk tad, jā, tā drenāža visticamāk, ja nebūs ārpusē, tad viņai būtu labi būt šeit iekšpusē, lai tam mitrumam kaut kur palikt, jo šeit iekšpusē maz ticams, ka viņš kaut kur iztvaikos, var, protams, nezinu, ja tā ir pirts, ja, piemēram, pirtī varbūt tas pat labi, ka viņš šeit tvaikos iekšā uz iekšpusi, izņemot gadījums, ja te jau nav pelējums sācies, tad gan nebūs labi, ka tur kaut kāds tāds gaiss migrēs uz iekšpusi. Tā kā šis pasargās telpu un varēs viņu izmantot. Stiprinājums ir parasti ar cietmetālu naglām viņa vai urbjot, ja tas jau ir sacietējis betons vai laukakmenis urbjot un veidot urbumus viņu stiprināt, bet stiprinājums ir šādi te izskatās. Un pie tiem pašiem stiprinājumiem tālāk var likt karkasu un, piemēram, ģipškartonu. Tas ir viens tāds veids, kā jūs akceptējat, ka mitrums pagraba sienās ir, bet jūs to pagrabu gribat izmantot. Otrs ir diezgan līdzīgs. Šeit ir keramzīta
materiāla oļi, un viņus īstenībā diezgan labi var izmantot divos veidos. Pie sienu mitruma viņš darbojas gan kā drenējošs materiāls, tātad šeit, piemēram, nokrišķu mitrums vai kūstošs sniegs, viņš labi drenējās uz drenāžu, un tas pats arī ir pagraba grīdā. Tātad faktiski šis mitrums netik labi caur šo te drenējošo materiālu kāpj uz augšu, bet, ja būs paaugstināts gruntsūdens, viņš nepalīdzēs. Tas ir, tāpēc šī tēma ir mitrums. Mitrums pagrabā, nevis paaugstināts gruntsūdens. Un, protams, kas šajā gadījumā vēl būtu labi, ja jau tā pagrabu siena ir atrakta, tad būtu labi viņu arī pie reizes, jo tās izmaksas tik ļoti nepalielināsies, apstrādāt ar šo te hidroizolācijas materiālu. Un šajā gadījumā ir izsmidzināmā hidroizolācija, kad viņu līdzīgi kā ar krāsu, ja tikai konsistence ir savādāk, bet līdzīgi kā krāsojot šo smidzinājumu tiek šī siena aizsargāta tieši no grunts mitruma, jo skaidrs, kad arī šeit mitrums būs, bet siena no mitruma ir pasargāta. Faktiski šī siena tādā gadījumā būs sausa, un nokrišņu ūdens tiek novadīts tieši uz šo te drenāžu. Un tas pats notiek arī grīdā. Un vēl pie sienu ventilācijas 2 gadījumi. Šis gadījums, es teiktu, no tehniskā viedokļa šis būtu labāks, ja tas ir iespējams, jo te jums siena tiek pasargāta no šī mitruma. Tātad faktiski tiek izveidota jauna siena no ārpuses. Skaidrs, ka jāatrok tā tranšeira arī šajā gadījumā. Visticamāk, ka būs jāizveido neliels pamatiņš, vai varbūt šī te siena var arī strādāt kā atbalsts siena, uzņemt šo te grunts pašsvaru. Arī šo gadījumu, diemžēl, ar konstruktoram būs jāizstrādā kāds biezums, kāds stiegrojums, viss pārējais, bet principiālā schēma pamatiņš, siena, un, protams, šeit arī no ārpuses tad jānosad šī te, lai kāds neiekrīt iekšā, vai bērns, vai dzīvnieks neiekrīt šeit iekšā. Un faktiski šī telpa ir ventilējuma, kas nozīmē, ka mitrums, kas te sakrāsies, augšā ir ar numuriņu 4 atzīmēta atvere. Tas varētu būt urbums, kurš noklāts ar sietu, lai varbūt putni vai kas cits nedzīvo, bet praktiski tas mitrums šeit iztvēko, un tas nozīmē, ka šī pagraba siena jums ir atrodas sausumā. Otrs variants, kad pagraba siena diezgan līdzīgs kā pie iepriekšējā slaidā, pagraba siena būs mitra. Ja jums ir kaut kādi apsvērumi vai nesaskaņo, ka jūs nevarat tikt no ārpuses, tad var veidot šo te ventilējumu starpkārtu iekšpusē. Arī atkarīgs, kāda ir grīda, cik augsta ir šī te siena, kāds ir materiāls. Iespējams, ka var bez pamata iztikt, bet šeit es esmu izveidojis pamata konstrukciju. Tālāk šajā gadījumā tā ir mūra. Tiek uzmūrēta pusķieģeļa, 12 centimetri bieza, vai varētu viņu arī likt varbūt plānāku, jo faktiski viņai nav nekāda nesoša funkcija, viņa ir norobežojuša starpsieniņa. It sevišķi šis būtu labi, ja jums tā siena jau ir ne tikai mitra, bet arī, kas būs nākamā slaidā par sāļiem, sāļu iedarbības ietekmēta, nesmuki izskatās, ja tie sāļi, nesmukums paliek šeit. Un kas ir nepieciešams, pieplūde no telpas puses apakšā, un grūtākais, varbūt, kas ir atrisināms, kā šeit augšā veidot vēdināšanu, parasti veido uz ārpusi. Tā kā, ja šeit ir sāļi bojāta siena, tad labāk būtu veidot uz ārpusi cauruli, kura tiek izurpta cauri pamatiem, un šī telpa tiek vēdināta, mitrums te neuzkrājās, bet tie sāļi te paliek neredzamā veidā. Un par sāļiem, faktiski, tas risinājums pret sāļiem vēl viens ir sanācijas apmetums. Te jūs redziet, kā tā problēma rodas, tātad ūdens, un parasti tas varētu būt gruntsūdens jau ar šiem te sāļiem un mitrumam pārvietojoties. Šie sāļi gan uz iekšpusi
gan arī uz ēkas ārpusi, protams, uz virsmas kristalizējās, un tad veidojas tāda, nevisai smuka šī te aina tai sienai. Un ko dara sanācijas apmetums? Šeit ir, es varbūt visu nepārlasīšu, kamēr es stāstu, varu paskatīties. Tātad te ir galvenie punkti pateikti, virsmas sagatavošana ir nepieciešama un šī te apmetuma uzklāšana. Bet šajā gadījumā, ja mēs skatāmies, sanācijas apmetums, ja tā varētu teikt, atrisina problēmu tikai daļēji, jo tas nebūs mūžīgs risinājums, jo ja tas mitrums, ja netiks novērsts mitrums un sāļu pieplūšana pamatiem, tad tam sanācijas apmetumam būs terminēts mūžs, ja tā varētu teikt, kas nozīmē. Pirmā operācija, kā jūs redzējāt arī tajā video, pirmais ir mehāniski viņu bojāto veco apmetumu mehāniski nokaļ. Vislabāk būtu nokalt visā sienas augstumā, bet tā kā te rakstīts, ka vismaz metru virs redzamās sāļu izsvīduma robežas, bet no manas pieredzes labāk ir, ka kaļ tad nokalt visu un pēc tam, ja mainīs to sanācijas apmetumu, mainīs pēc gadiem 5 vai pēc 10, skatoties, cik tie sāļi nopietni to ir iedarbība, cik nopietni, tad tas laiks var būt ilgāks, kad viņš jānomaina, tad varētu atstāt to augšējo kārtu un tad nomainīt tikai to, kur tas ir redzamais. Tad pirmais ir mehāniski notīra, otrais ir apstrādā ar sāļu pārveidošu šķidrumu, atstāja, skatoties instrukcijā, cik ir norādīts tas laiks, atstāja nepieciešamo laiku, šis sāļu pārveidošais šķidrums savāc šos sāļus no virsmas, atkal viņa mehāniski notīra, tad šuves, vislabāk šuves būtu nedaudz iztīrīt, jo tas nozīmē, ka tas jaunais apmetums labāk sasaistīsies ar virsmu, lai nav jāgruntē mehāniski iztīrot šuves, un diezgan bieži arī kaļot nost, tas jau dabiski veidojās, ja tas cilvēks, kas ar perforatoru kaļ to veco apmetumu nost piestrādā, viņš jau tās šuvītes jau sākumā iztīra, un tas būtu nodrošināt šo te sasaisti esošai sienai ar šo te jauno apmetumu. Tālāk liek pirmo kārtu, vai, ja grib pavisam droši, tad labāk, protams, būtu šo te primeri uzlikt vai saistkārtu starp sienu, un tad liek pirmo kārtu. Pirmo kārtu liek nelielu, 10 mm biezumā, un nelīdzina viņu. Tad faktiski vienkārši kā uzmeta, kā vecos labos laikos, kā uzmeta, tā viņš arī ir, neko līdzināt nevajag, jo tas atkal nodrošinās šo sasaistes ar pirmo kārtu un otro kārtu. Un parasti 2 kārtās arī pietiek. Otro kārtu apmēram, minimums ir 4 stundas, bet ja jūs vienā dienā uzmetāt pirmo kārtu, otrā dienā metat otro kārtu, un tad tālāk jau ir gaumes jautājums. To diezgan bieži pietiek, ka otrā kārta ir uzmesta, viņa izlīdzina un viss. Ja gribās skaistāk, tad, protams, var špaktelēt, bet tam visam es ieteiktu no pieredzes, ja ir, minēšu vienu ražotāju, bet arī nereklamējot viņu, ja tas ir sakret, kā vietējā ražotāja produkts, tad labāk būtu visu šo te komplektu ņemt no viena. Tad faktiski gan apmetums, gan špakteli, gan arī krāsa, ja ir domāts krāsot, ņemat no viena. Un tad tā patiesība, tā doma ir tāda, ko tas sanācijas apmetums dara. Ja mēs šeit redzam parastais apmetums, parastā apmetumā ir poras, bet viņas ir nelielas. Parastā apmetumā varētu būt 2 gadi, varbūt mazliet ilgāk, tie sāļi uzkrājas porās un pēc tam viņš tiek bojāts un mehāniski tie sāļi iznāk uz virskārtu. Sanācijas apmetuma būtībā tās poras ir daudzkārt lielākas, kas nozīmē tas mūžs, kad sanācijas apmetums var uzkrāt šos sāļus sevī iekšā, ir ilgāks, bet arī viņš nebūs terminēts 5-10 gadi. Un tad jums jārēķinās, ka visticamāk sienas apakšā kaut kas tāds veidosies, tā kā tas nebūs mūžīgs risinājums, ja netiks novērsta sāļu pieplūšana. Tas būs, bet, piemēram, Vecrīgā es ar vienu runāju klientu, viņš saka, ļoti labi, 5-7 gadi, tas ir biznesa, tāds aprite, pēc tam es mainīšu tur dizainu, tam veikalam vēl kaut ko, viņš saka, 5-7 gadi man ļoti labi strādā. Tā kā jautājums,
kāda kuram ir pieeja, ja tā optimistiski pieeja, 5-7 gadi man pietiek. Ja tas nostāvēs, pēc tam es likšu citu dizainu, es mainīšu un likšu šo te citu apmetumu. Par ražotājiem, šeit jūs visus redzat, dažus gan es pareklamēju vairāk, dažus pareklamēju mazāk, bet te tā doma, protams, šeit nav visi. Es teiktu, ka šie ir Latvijas tirgū populārākie, kurus parasti izvēlas, līdz ar to nevar nevienu izcelt, nevienu pateikt, ka šis ir labāks un šo noteikti nepērciet. No šiem te es teiktu, ka var pirkt. Jautājums ir, kāda konkrētajā gadījumā ir viņa tirgus politika, kāda ir produkta cena. Tā kā, jā. Varbūt šeit var ielikt daudz punktu, ja ir jautājums par šiem, jo tad būs pēdējie slaidi būs par to vienu inovatīvu tehnoloģiju saldējam ēdienam. Jā. Jā, jautājums jau varētu to slaidu, kas sadaļas sākumā bija par to vertikālo hidroizolāciju, drenāžu. Jā, šis te. Tātad, ja pagājušā gadsimta sākuma celt māju, tur ķieģeļi pamati ar kaļķi jau, tur viss tas kopā turās, tad kāds izstāsta tas pīrādziņš, teiksim, drenāžai? Tie materiāli, jo tas jautājuma konteksts ir tāds, kad arī šajā pašā telpā bija lekcija pagājušo gadu, un tad tas stāsts bija tāds, ka šīm vēsturiskajām ēkām pamats tur tādā gumijas zābaciņā ievelk, jā, tad ķieģelis viss uzsūc to mitrumu un viss tur ir slikti, jā, pēc kaut kāda laika. Un tad kā teiksim, vēsturiskajā ēkā ir šāda drenāža? Jā, gumijas zābaciņš droši vien jūs domājat, ka gan no iekšpuses, gan no ārpuses liek, jā, hidroizolācija. No drums nāk mitruns, jā. Ne, mums ūdeni līmeni, bet vienkārši mitruns nāk, viņš tajā sienā, pareizi pamatos sūsās iekšā. Šajā gadījumā būtu atrisināts, ka no ārpuses nenāk grunts mitrums, tāpēc šeit es īstenībā gan neuzsvēru, bet šis te variants, būtu arī, šis te melnais būtu, kad jāuzsmidzina arī šeit, jo savādāk, ja šeit nebūs vienalga uzsmidzinām vai smērējuma hidroizolācija, jo varbūt vēsturiskai ēkai grūti pateikt, iespējams, ka smērējumā būs labāk, iespējams, ka uzsmidzināmā būs labāk, tur jānovērtē šī virsma, bet tad viņa pasargā no ārpuses, ka šis te grunts mitrums no ārpuses neietekmē tos pamatus. Protams, paies kaut kāds laiks, kamēr tā siena izžūs, jo tā uzreiz jau tas mitrums nepazudīs, ja viņš žūs šī siena žūs uz iekšpusi, tā kā tas varbūt būs 2 gadi jautājums, varbūt 3 gadi jautājums. Uzreiz brīnumi nenotiks, ka viņš pazūd. Bet šī tad būtu tā ārējā hidroizolācija, un tad ir šī te membrāna, kur tas mitrums paliek starp membrānu un starp to apstrādāto sienu, lai tas mitrums neiet sienā vairs. No ūdenšķām mitrums nav tā pamatīgi. Viņš nāks tikai šajā te vietiņā pamatos. Šajā vietiņā pamatos, bet, ja gribas pilnīgi atrisināt, protams, bet tas būs padārgi. Var atrisināt arī pilnībā to problēmu, liekot injekcijas. Nē. Nedara? Tajā iepriekšējā lekcijā bija tieši tas, ko šlait rāda, tad apsmidina, tur bija tāds piemērs, bet apsmidina un viss ir slikti. Jā, un vienkārši tagad saprast, viens speciālists stāstā. Jautājums, tad ko tas iepriekšējais lektors ieteica, jo ja tu neapsmidzini, tad tu nedari neko? Nē, uzreiz to membrānas, to pumpiņu plējot. Uzreiz pumpiņu plējot? It kā elpot tas pamats un nekādu, teiksim, gumijas zābats un nevajag. Tas ir labi, ja tas mitrums nebūs. Šis ir gadījums, ka tas mitrums tomēr cikliski parādās rudeņos, pavasaros. Iespējams, ka tajā lektora gadījumā nebija ja viņš izslēdz to iespēju, ka šajā gadījumā varētu arī būt īstenībā, ja tā drenāža labi strādā, un tas mitrums te neparādās, tad varētu arī nelikt, Tad es piekrītu. Tas jautājums, ja šī drenāža nodrošina to, ka tas mitrums te neparādās, gruntsūdens nepaceļās pavasaros, rudeņos, tad viss strādās bez šī te. Paldies. Vēl bija jautājums par to drenāžu, kad mēs viņam paredzam
pa perimetru, kaut kāds viņai jau arī ir derīguma termiņš. Pieņemsim, nezinu, 10, 20 gadi, kad viņa būtu pēc idejas jāatrok vaļā un jāiztīra un jānomaina tās caurules potenciāli. Jā, protams, derīguma termiņš ir un diezgan ietekmē to derīguma termiņš, kāds šeit apkārt, tā kā šeit ir uzzīmēts, ja, kāds apkārt būs tas drenējošais materiāls. Cik viņš daudz pasargās šo te drenāžu no smalko grunts daļiņu pieplūšanas. Tā kā, ja tas drenējošais materiāls strādās labāk, jo tas mūžs būs ilgāks, bet skaidrs, ka nav tāds, ka visu, varbūt manam mūžam pietiks, ja, bet tāds, ka strādā vienalga, cik tāda nebūs. Man arī jautājums par drenāžu caurulē ārpusē, vai viņai būtu jāstrādā tāpat kā caurulē iekšpusē, respektīvi ir dziļākais punkts, kur ir sūknis un caur visu cauruli sūknē projām? Principā dziļākais punkts, es teiktu, ir pamatu pēdas apakša. Tas būtu. Kā tā caurulē būtu jāstrādā? Kas notiek? Kā viņi paredzētu? Kas tur tiek iekšā? Kā tur tiek? Tiek iekšā ūdens, un parasti ir tā, ka šī caurule ir perforēta augšējā daļā, kas nozīmē, ka pa augšu tiek iekšā ūdens, savukārt apakšējā daļa ir, varētu salīdzināt kā kanalizācijas caurule, un tad tas ūdens pa to cauruli tek prom, un tad ir jautājums, kur ir tas zemākais punkts, jo viņai jābūt kā kanalizācijas caurulei slīpai, lai tas ūdens tek kaut kur prom, pamatā ir divi varianti, vai viņš tek uz kaut kādu reliefā zemāku vietu, vai Rīgā tas varētu būt lietas ūdens kanalizācija. Parastā kanalizācijā nevar laist. Varētu, piemēram, būt notekgrāvis arī, kad tu ielaidi notekgrāvī. Ja tie, protams, tie līmeņi atbilst, jo var gadīties, ka tas notekgrāvis ir augstāks nekā tā caurule, tad tas nedara. Paldies. Sakiet, lūdzu, zāģēšanas metodu, ko pašā sākumā skatījāmies, iespējams, ka visdārgākais risinājums, es pieļauju arī visefektīvākais un uz mūžu. Tā uz cilvēku mūžu pieļauju. Viņš Latvijā, kāds viņu piedāvā, kāds kaut ko tādu? Jā, nemācējuši atbildēt, jo manā praksē, es gan tik plaši nedarbojos kā būvzraugs, bet manā praksē es neesmu saskāries, ka zāģēt. Es domāju, ka atbilde varētu būt tajā, kā jūs pajautājāt, ka tās ir izmaksas. Tomēr jau Latvijā mēs skaitam naudiņu, bet es teiktu, ka jāskaita ir pareizāk tā naudiņa. Tā kā jūs teicāt, es domāju, ja es vienreiz ieguldos, ka varbūt, lai tiešām pietiek uz mūžu, labāk samaksāt dārgāk. Bet diezgan bieži mēs tā Latvijā nedomājam. Šī arī man personīgi pieredze runājot ar klientiem, diezgan bieži ir, man kā lētāk. Paldies. Turpinot par to pašu drenāžu, jūs minējāt to gadījumu, kad tas grāvs ir augstāks par to drenāžu, kā tad mēs viņu novadam vienkārši tālāk uz infiltrāciju teritorijā mēģināt? Tas gruntsūdens būs augsts, nepalīdzēs, bet varbūt tas pats akas princips, jo to aku jau var likt arī, tu vari viņu izvadīt līdz akai un pēc tam pārsūknēt arī. Jā, bet tad ir nepieciešams reāli kaut kāds mehānisks risinājums papildus. Ok, paldies. Un diezgan bieži īstenībā man bija viens tāds, nebija bieži viens gadījums manā praksē bija, kad, klienta pateica, ka viņai tas nedara, jo tas nozīmē, ka tas sūknis strādās visu laiku. Jo tā tiešām bija tas gadījums, ja izveidot drenāžu, viņa ir zemāka, un, lai atrisinātu to problēmu, sūkni ir jādarbina 24/7 bez maz, un tad viņa teica, nē, tas man nedara. Tā ka šis varētu būt drenāžai ierobežojušs faktors, ka tev nav kur aizvadīt. Es atļaušos pajautāt kunga vietā, kurš tikko devās, vai kādu no šiem risinājumiem Latvijā vispār veids? Tāds ir jautājums. Firmas varbūt negluži, bet vispār vai veids? Nē, pa firmām jau es tā kā parādīju, tās firmas, kur... Jā. Oi, labāk es neieteikšu, jo, nereti gadās tā, tikko tu kādu iesaki, tā izrādās, ka viņš tomēr nav tik labs, kā ir. Bet tā tad Latvijā veids šos darbus? Jā, jautājums tikai par kvalitāti.
Lūdzu, jautājumi vēl? Labi, lieliski. Tad paldies. Liels paldies.